Šogad Latvijā notika 10. Saeimas vēlēšanas. Daudziem jauniešiem tā bija iespēja pirmo reizi piedalīties vēlēšanās un ietekmēt politisko situāciju Latvijā ar savu viedokli. Jauniešu viedoklis par vēlēšanu procesu Latvijā dalās. Taču ir jaunieši, kuriem ir ļoti liela interese par politisko dzīvi. Viņi vēlas būt sociāli aktīvi un atbildīgi. Daudzi piedalīšanos vēlēšanās uzskata par savu pilsonisko pienākumu. Vai sabiedriskie mediji var veicināt jauniešu iesaistīšanos politiskajā dzīvē? Nevar veicināt to, ko negrib pats, teiksim tā. Ja. Mēs varam piedāvāt vai mēs varam aicināt, bet cilvēkam pašiem ir pirmkārt jābūt kaut kādai gribai. Ja. Mēs neesam nevalstiska organizācija, sāksim ar to. Pie mums nevar atnākt un pateikt, es tagad gribu būt ļoti līdzatbildīgs, es tagad gribu būt ļoti atbildīgs par to, kas notiek politikā. Mēs varam stāstīt par šiem cilvēkiem, ko mēs arī darām. Mēs stāstam, teiksim, ka ir šāds organizācijas, ka ir iespējas iestāties tur, ka ir iespējas aktīvi paust savu viedokli, savu pozīciju, savus uzskatus. Un es domāju, ka tas ir tas veids, kādā mēs, teiksim, aicinām arī jauniešus iesaistīties šādās, teiksim, kustībās, jo šogad pirms vēlēšanām man šķiet, ka bija patiesībā vairākas tādas, kas aicināja tur balsot un tā tālāk. Mēs arī maksimāli centāmies par visām šīm aktivitātēm stāstīt, lai būtu pēc iespējas plašāk šī informācija. Es domāju, ka tas ir tas veids, kādā mēs varam. Otrkārt, mēs uz kaut kādiem tādiem lieliem pasākumiem, kā mums bija vēlēšanas, vai tur vēlēšana nakti, mēs aicinām no augstskolām students, lai nāk, skatās, ja var palīdz, lai sēž, teiksim, studijās, un tad redz, kā tas process notiek. Jauniešiem, kas vēlas piedalīties politiskajos procesos, ir iespēja iesaistīties nevalstiskajās organizācijās un īstenot savas idejas ar līdzīgi domājošiem. Ir iespēja veikt personīgu pētījumu par politiskiem procesiem un atbildēt uz visiem neskaidriem jautājumiem par vēlēšanu procesu. Piedalīšanās vēlēšanās nevar būt par pašmērķi. Tas ir indikators, pēc kā mēs varam spriest, cik lielā mērā indivīdi sevi asociē ar valsti un kā viņi saprot viņu savu vietu šīs valsts funkcionēšanas veicināšanā, vai gluži otrādi viņi to neizprot un tādējādi nepiedalās. Tas ir viens no indikatoriem. Bet tiem cilvēkiem, tā skaitā pamatā jauniešiem, kuriem tāda interese par valsts funkcionēšanu, un tā skaitā vēlēšanām ir, Centrālā vēlēšana komisija šoreiz deva tādu vēl papildus iespēju, kas līdz šim nebija praktizēta. Tas ir nesasaistoties ar partijām, kļūt par novērotāju vēlēšanu iecirknī, un tādējādi mēs veicinājām šo iemaņu rašanos vai nostiprināšanos. Tātad priekšstata radīšanu par to, kā izskatās vēlēšana iecirknis vēlēšana dienā un kā top rezultāts. Līdz ar to faktiski, protams, kad viena no sekām varētu būt tāda, kad rodoties iemaņām šie cilvēki nākošajās vēlēšana kampaņās vai pat starp kampaņām, domājot vienkārši jau kā vēlēšana dienu, kā vienu atslēgas punktiem, varētu būt aktīvāki politikā. Jaunieši ir sabiedrības daļa, un tās iesaistīšanās vēlēšanu procesā ir svarīga. Iesaistoties, jaunieši izveido viedokli par politisko procesu Latvijā, ģenerē idejas, kādu vēlētos redzēt savu valstu un tās politiku. Nākotnē daļa no aktīviem jauniešiem darbosies politikā un šīs idejas īstenos darbos. Olga Fedjuhina, projektam Jaunieši par demokrātiju.